Sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā. Es gribēju filmēt ar savu vlogu kameru, bet secināju to, ka es esmu mājās atstājusi atmiņas karti. Tāpēc filmēt telefonu, ceru, ka jūs man dzirdat, jo telefonā mikrofons nav tik labs kā šajā kamerā, bet jā, es esmu atbraukus līdz centram, tā man ir jāskatās turien, tur ir kamera. Es atbraukus līdz centram, līdz centrāltirgam, jo es vēlos aiziet nopirkt šo to gardu, šo to labu, kā zemenes, ķiršus, rabarberus un vēl pastīšos, kas vēl viss tur ir pieejams un kāds ir cenas arī. Laiciņš šodien ir riktīgi foršs, riktīgi silts un man ir ļoti liels prieks īstenībā, cik skaista ir saremontēta, izveidota, lūk, šeit krastmā, tā kā tie remontdarbi bija pain in the ass, bet kopumā, tā kā man liekas, ir riktīgi labi. Esmu nopirkusi, man vēl jāatrod rabarberi. Šī bija tiešām viens super veiksmīgi iepirkšanās. Nopirku pat tādas lietas, kuras es nedomāju, ka es nopirkšu. Piemēram, es centīšos ātri uzcelt augšā šo te iekrināmo puķīti un tikai pa 10 eiro. Paskaties, cik tā ir liela, cik tā ir kupli, piemēram, tur Siguldas dārzniekā vai depo vai jebkur maksā 15 eiro un uz augšu. Nu, varbūt es neesmu tagad cena bijusi, varbūt cenas ir mainījušās. Tad es nopirku puķis ir nišs. Man gan liekas, man tā kā paprasīt daudz vairāk nekā tie maksājas. Pēc tam pasties, ka cik tos tendos bija lētāk, vai 3,50. Man patīk tā, kad nav klātās plīverpuķītes. Man patīk plīverpuķītes, bet man ļoti patīk arī tā kā tīra lūk šādi te puķzirnīši un smēšot tik tevišķīgi. Un vispār jūnijas sākumā jau ir puķzirni. Parasti viņi ir uz mani dzimšanas, kas ir jūlija vidū, tad vēl es nopirku zemenītes. Šīs ir poļu, man liekas, bija 3 eiro kilogramā. Čerešņi, ķiršus 4 eiro kilogramā. Vajadzētu droši attaisīt tagad, lai tie nesakars. Rabarberus 2 eiro kilogramā un arī pēdējā lieta, ko es nopirku, ir kabatītes, jo es gribu kompjūtēnās varētu uzgrilēt kabatīšus ar zilo sieru, kā man mīļākā garša. Tā kā jā, riktīgi labs apirkos, priecājos, ka es atbraucu, man bija tāds bišķīgs slinkums dienas vidū šajā braukt, bet jā, tālāk dodos uz Baltijas fotoservisu, man atkal vajag attīstīt filmiņu. Man liekas, ka katrā otrajā video es braucu attīstīt filmiņu no savas filmiņu kameras, un šīs bildes būs no Vietnamas ceļojuma. Es ļoti ceru, ka jūs redzētu vlogus, ka jums patika. Nevar sagaidīt, kad redzēšu šīs bildes, tā kā jā. Filmiņu es esmu iedevusi attīstīšanās, tagad uz ekrānu uzlikšu to, kāds sanāca bildes. Man liekas, kad es publicēšu šo video, tad jau bildes man būs, tā kā ļoti ceru, ka sanāca skaists un sanāca jebkurā gadījumā. Tagad es došos uz Akumātu. Paciņas es izņēmu, es parādīšu, ko es saņēmu, kad es braukšu mājās. Tagad es aiziešu uz Rimčiku, nopirkt pārtiku, un tas palielam ir pēdējais, man liekas, darbiņš, kas man ir ārpus mājām jāizdara. Čau, mīļās! Čau, Daisy! Čau, kādas bučas! Tu Jasmīnu arī Daisy, samīļojam visus! Reāli visus eju no Malaizijas, vai ne, mīļas? Tā tik bija viena vētraina sagaidīšana. Un te puķzini, ai, Dievs, cik labi smaržo puķziņus, tos tagad salikšu iekšā vāzītē. Aizmirst piebilst to, ka šis ir reset video, bet jūs jau laikam to arī varat noprast pēc šīta video nosaukuma. Un tad šodien man, kā jau ierasts reset video, ir ieplānots tāds pāris restarta aktivitātes. Tādas lietas, kuras es parasti daru mēneša sākumā, lai organizētu savu dzīvi, atskatītos pagājušo mēnesi. Jūs jau visu to zinat. Un viena lieta, kas ir jau
Viņš tā diezgan ierasta parādība manos receptu video, restorānu vlogos ir lojālākā un citīgākā sekotāja konkurss. Es to izkrāmēšu visu pārtiku, visas ogas, visu nolikšu vietņām. Parādīšu, ko jūs varat laimēt, ja jūs laikā paspēsiet aiziet uz maniem Instagram storijiem. Tagad grāks nepagaršot, jo visur, kur es gāju, man teica, ka viss ir ļoti salds. Tad, nu, redzēsim šīs zemes, un es, nu, ļoti salds, nu. We shall find out. Garšīga, bet ne tā, ka ļoti salda. Ļoti sulīga, pavisam noteikti pamēģināšu vēl vienu, un varbūt šī tikai tāda. Mēģinām vēl vienu. Un kā? Šī jau ir saldāka. Izlaic labs lietas. Nu, nav ļoti salds. Bet pagaršosim cieši vēl. Cieši ir izcili. Ļoti labdienīgais, tā kā bišķīt pamīksta. Nav vairāk pirmā svaiguma, bet nu šajā koštam arī tā kā kopri gaidīt, vai ne? Beilubē. Ko tad īpašais atslēgas vārds iepriekš minētajam konkursam, kur balstuņi parādījuši, ir puķzirns. Jūs jau varat nojaust, cik ļoti man patīk puķzirni. Man bērnībā, man vecētiņš ar vecmāmiņu sauc par puķzirni, tā bija man bērnības iesauka, tā kā jā, puķzirnīts. Un jūs varēsiet laimēt, lūk, šos skaistumkopšanas produktus, tad šis ir hair mousse, tāds tā kā putiņas, šis ir sejas tā kā sūklītes attīrīšanas Duck Plump lūpas spīdums, kas tagad ir nereāli topā no NYX Professional Makeup, lūk šādi spīdīgu naglaku no OPI un arī lūk šādi argānu eļas šampūnu un kondicionieru. Tad viss noteikumi kā parasti 24 stundu laikā kopš šī video publicēšanas brīža tev ir jādodās uz maniem Instagram storijām un jāieraksta šis tīpašais atslēgas vārds atbildes lociņā. Tieši tik vienkārši un atgādināšu, ka droši sekojiet man arī Instagramā, droši sekojiet man arī šeit YouTube'ā, lai nepalaistu garām šos vai citus konkursus. Var pačukstēt, ka Instagramā drīz būs viens ļoti iespējīgs un foršs konkurss. Bet par to jūs visu uzzināsiet, jūs man sekosiet tur. Paņem tagad tā neliela kondicionētu pauzīt, jo šodien atkal ir silts, par ko es absolūti nesūdzos. Es dievinu siltu laiku, es izvēlos šādu laiku pār jebkādu citu laiku. Tā kā dodiet man siltumu, dodiet man sauli. Bet jā, es saliku storijas un es samontēju arī vienu reels video, kas man liekas sanāca tik tāds smīšs un bišķīt cādāks varbūt nekā ierasti, tāpēc, ka es filmēju ar savu lielo fotoaparātu, tad ar objektīvu. Attiecīgi, man liekas, ka kvalitāte sanāca riktīgi konča. Un tas video arī dikti jauks, veltījums manām pelniem, kuras es jums tūņi arī aizvēršu parādīšu. Bet jā, ja tu vēlēs redzēt šo video, tad būšu ielikusi aprakskastītē linku. Man pašā laikās tāds tik skaists un tāds estētisks, maiks, sievišķīgs un kvalitatīvs pierais arī. Bet tagad es mēģinu saprast, ko es vēlos darīt, jo man ir divi tādi lieli darbiņi šodien ieplānot. Viens ir sakārtot māju, jo ir jāpieķerās mājai, tā kā man prioritāte vairāk ir dārza darbi. Šobrīd tā kā ir vasaras sezonas sākums, māja paliek nedaudz otrajā plānā, un dāvs šodien atbrauc atpakaļ no tāda mazā komandējuma viņš bija. Un es gribu, lai viņš atgriežās tā kā tīrā mājā, tas ir tas, kā man parasti patīk atgriezties mājās, kad viss ir smuks, viss ir tīrs, viss ir sakārtots. Līdz ar to visticamāk, es tagad pieķeršos sakārtošanai. Iztīrīšanā, man vajag arī vansastabu visam noteikti iztīrīt, un tad es iešu ārā dārzā, man ir jāizstāda, cerams, ka lielākā daļa no savām vasaras puķiem, jo viņas te reāli mocās, es to viņi arī jums tās parādīšu. Es vienkārši neizstādīju iepriekš, un es tagad baigi daudz stāstu un runāju, bet, nu, tā kā bear with me, es tās iepriekš neizstādīju. Tādēļ, ka bija riktīgi karsts, un viņas būtu vienkārši sadegušas, bet šitās pēdējās dienas ir bijušas vēsākas, tā kā mazāk pļāps, vairāk darba.
tā plus mīnus esmu tikusi galā, nosaucējos nebeidzamos putekļus. Un es visam aizmirstu, ka esmu solīju parādīt, ko es izņēmu no pakumā. Tas ir sūtījums no Šīkuš. Ar Šīkuš es sadarbojos Instagram ietvaros. Viņi ir atsūtījuši pārstāvis, kurus es mums kādu leciņu izvēlējos. Šitā somiņa ir feina. Un ir plānots to saskaņot kopā ar riktīgi kādu Bridgerton stila kleiti. Tagad tā Bridgerton ir riktīgi topā un oh my god. How cute is this? Hei, sākam mēs ar šo dzelteno kleitu, kur es esmu paredzējusi Jāņam. Man liekas, varētu ļoti piestāvēt šiem svētkiem. Iedomājieties, man vēl tāds vainaciņš ar balta dzeltenīgiem ziediem galvā, un es jau reāli vizualizēju bildes vai nu Rūdzu laukā, saulrietā vai kādā pļavā. Ļoti, ļoti skaisti, ļoti vasarīga tonis končā. Potenciāli es blūzi esmu uzvilkusi otrādāk, es vienkārši nevarēju saprast, kur priekšpus, kuru mugur pusi. Bet jā, šis te komplektiņš riktīgi šiks, riktīgi vasarīgs. Svārki ir gandrīz maksīgi garuma taisni piegriezumu no džīnsa auduma komplektā ar brūnu jostiņu. Un man liekas ļoti smuks saskaņos kopā ar šo te blūzīti, kur es saku, nav nejausmas, vai uz pareizo pusi uzvilkt vai nē. Šī laikam ir potenciāli mana mīļākā lieta šajā holā. Tā ir balta, maksīgi garuma kleita ar bākstīm. Lūk, šeit te apakšpusītē, man liekas, perfekti piemērot vasarai, piemērot pludmalei. Man ļoti patīk šī te kakla daļa. Un tad pēdējā lieta, kas ir laikam man otrā favorīta, ir lūk šī te svītrēnā kleita. To bija uzvilkusi arī iepriekš minētajā peonī video. Man ļoti patīk, kā viss kopā izskatījās. Un kleita ir burvīga, dikti brīvi krītoša. Ļoti vasarīga. Man ļoti patīk šī te arī kakla daļa. Yes. Tas ir viss. Es tagad savu ātri uzsildīšu vakariņas un iziešu ar suņiem. Un tad ejam ārā beidzot. Tāks vakariņās man ir atsildīti skābiņu zupiņa un siermais. Tieši tak vienkārši. Nu, iesim ārā? Iesim, Deizija, kā vienmēr super priecīga, viņa to arī priecīga. Iesim ārā. Iesim, jā, vilksim virsū. Vilksim virsū siksnas. Jā, laba, Deizija. Tik man skatieties, cik te viens ir labi atplīs uz savas būdiņas, kas kāpēc Mikīti viņas apgriezas otrādāk? Kādā veidā? Kādā veidā tas notika? Ko, Miko? Ejam, ejam, ejam. Ņemot vērā to, cik mums ir bijis riktīgi silts mājas. Tikai man māc bažas par Jāņiem un Jāņu zālēm. Jo jau šobrīd paskatieties, kā viss pļavās zied, man liekas, līdz Jāņiem. Tā kā nekas nepaliks vairāk. Ar aurupu baldam vakar saulīt un mums ir tagad jāaiziet. Mums ir obligāti tagad jāaiziet līdz Pelnīdolvei un man jums ir jāprāda tas skaistums, kas tur šobrīd darās. Un tad es ticamāk, ka uztaisīšu arī tādu nelielu montāžu ar to, kas man skaists un labs ir. Ārstākties reāls nolaizīt un augšas apakš. Nu šis ir reāli skaistums, kur tu rodies mirklis. Paskatieties, viss ziedus. Esmu te nolikusi šļūteņu, jo jāķerās ar klāt pirmkārt ravēšanai, otrkārt te vajag zempieberi, treškārt es te gribu stādīt cīnīs. Par to es jums arī jau pastāstīšu, bet jā, paskatieties. Aiziet, liet montāžu. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car. Ļoti ceru, ka jums patika montāža. Tagad es jums parādīšu, kas man tagad notiek ar manām sasātajām vasaras puķiem. Tad, lūk, šeit, piemēram, ir cīnīs, kas ir, paskatieties, cik mega garas iztīdzējušas. Bet brangas izaugušas visam noteikti. Tad te man ir puķu tabaka. Puķu tabaka, jā, šo obligāti arī vajag izstādīt ārā. Te man ir starp citu zirņu rīksti. Astaru situācija izskatās lūk šādi. Te ir kosmēs, kas arī ir, nu, briesmīgi iztīdzējuši. Man reāls sirds plīst puši, pat nekas tās tagad izstādīšu ārā, tās saņemsies.
Kā man sākais nostodus, pieņemšu to kā zīmi, ka es šokar metīšu mieru uzmanīgi. Daisy neatķerodas. Es pabeidzu vairāk kā pusi, salika arī kociņas atbalstam. Nu, ir diezgan biezi, pavisam noteikti, vai ne, Daisy? Bet man uzdīga ļoti daudz sēklas, nu tad redzēsim, būs atkal tāda valda pļava tāpatās kā bija pagājušo gadu. Tagad es vēl salvēstīšu visu dārzu un metīšu mieru. Gribu vēl uzēst zemenes ar saldējumu un, protams, atskatīšos arī uz to, kā man ir veicies pagājušajā mēnesī. Tā kā, tiekamies vanstabā. Es reāli esmu sāguries, pulkstens ir bez 5 pusnakts. Ir jāiet gulēt. Nikijs, protams, ir atnācis uz savu vakara padzeršanos. Jā, redzu. Vai arī tā ir mazgāšanās šauka drīzāk. Es tagad uz ekrānu uzlikšu to, kā man ir veicies pagājušajā mēnesī maijā ar mērķiem. Un kopā es teiktu, ka maijs bija tāds riktīgi foršs, ļoti piepildīts mēnesis arī. Varētu teikt, ka es nedaudz stragloju, man bija grūti iet atpakaļ. Tā kā ritmā pēc Vietnamas ceļojuma, sevišķi mēs runājam par laika maiņu kaut vai, piemēram, mums bija Vietnamā 5 stundas uz priekšu, attiecīgi tā kā bišķi nojuka tas gulēšanas režīms un attiecīgi arī tā kā dienas ritms. Man neizskatās, piemēram, uz sporta zāli noteikti tik bieži, cik es to būtu gribējis, bet tā kā maija beigās jau bija ok. Es ar ritmeni braucu un tas jau bija forši. Pirms es no jums atvedos, es izvilkšu vienu pozitīvu afirmāciju kārtu un aicināšu arī jūs to kopā izpildīt ar mani. Un tad šodien there are so many reasons to smile. Ir tik daudz iemeslu, lai pasmaidītu. Tā ir pavisam noteikti un šīs foršās pozitīvās nots. Es jums novēlu super foršu atlikušo dienu. Neaizmirstiet piedalīties storijas konkursā un tiekamies nākamajā video. Atā!